Es sveicināts Autospec LV kvalitatīvās pretrūsas apstrādes tehnoloģijās. Vēlies, lai tava automašīna dažu gadu laikā nepārvēršas par rūsas čupiņu, tātad tev vajag veikt pretrūsas apstrādi. Pretrūsas apstrādes ir dažādas, un mūsējā pašlaik ir, tā teikt, akācija. Akcijas cena. Visu laiku mums cena regulārā bija 650 eiro, 2 slāņu pretrūsas apstrādei, bet šī gada vidū mēs uztaisījām akāciju. Tikai 595 eiro ar PVN par kvalitatīvu 2 slāņu pretrūsas apstrādi, nojaucot visu apakšu, noņemot visus plastmasus, izņemot nenoņemam bāku un aizmugurējo tiltu un izpūtēju nenoņemam. Pārējais viss, kas aizsedz piekļuvu automašīnai, tiek noņemts visas plastmasas, pilnīgi visam tiek piekļūts. Un šī nav 1 slāņu pretrūsas apstrāde. Šeit ir 2 slāņi. Apakšējais slānis ir tāds, kas savalkās, elastīgs un aizsargā pret akmeņiem. Piemēram, ja tu brauc pa grāns ceļu vai vienalga nokaisīts ceļš vai kā, nebūs tā, ka akmentiņš uztais mikroskopisku caurumu un tur atkal sāk rūsēt. Un otrais slānis ir pretrūsas vaska slānis. Tātad pat, ja šis akmentiņš trāpa, tad pretrūsas vasks, šī te apstrāde saglabā elastību. Visu savu mūžu, teiksim tā. Tas ir vairākus gadus, varbūt pat gadu, nezinu vai 10, bet es domāju, ka 10 gadus tas varētu būt. Tad vairākus gadus jums saglabāsies viņa nav piloša, nav veļaina, šī būs sausa, skaista apstrāde. Šī te apstrāde pašlaik, protams, viņa ir mitra, bet pēc pāris mēnešiem viņa būs pilnībā nožūsi, būs matēta, sausa, nekas nepilēs, nekādas eļļas, viņa arī neskalosies nost, nemazgāsies, tā teikt, pa pirmo zorti. Un, ja tu vēlies pierakstīties uz mūsu kvalitatīvo pretrūsas apstrādi, kur ir 2 slāņi, mēs aizpūšam starp citu, mēs aizpūšam arī, protams, visus dobumus, visus šķērslanžeronus, gareniskos lanžeronus, ārkās, bagāžniekos, kapotos, durvīs, visur mēs iepūšam vasku, kas ir speciāls pretrūsas vasks, kurš, tā tad ar antikorozijas piedevām ir. Labi, un tātad, ja tu vēlies pierakstīties uz šo te 2 slāņu, mēs viņu saucam par lēto apstrādi, jo mums ir arī 3 slāņu apstrādi, kur, ja mašīna jau paspējusi sarūsēt, mēs notīram visu rūsu, nogruntējam ar speciālu epoksīda grunti Brunoks, kur arī aizsargā pret trūsēšanu un reaģē ar rūsu porās. Pēc tam mēs klājam virsū pretakmeņu pārklājumu un pēc tam vasku. Tā ir 3 slāņu pretrūsas apstrāde. Bet šajā 2 slāņu pretrūsas apstrādē mēs nekādas apakšas tīrīšanas neveicam. Mēs tikai nomazgājam mašīnu, tad mēs attaukojam. Pēc tam diennakti mašīna tiek žāvēta, protams, lai tur nepaliktu nekāds mitrums 25 grādos, un speciāla ventilātori pūš silto gaisu, lai viss izžūtu. Un tad mēs pūšam 2 slāņus. Un tātad, ja tu vēlies pierakstīties uz šo lēto, es nezinu, es domāju, ka lētāk kā citiem ir, lētāko pretrūsas apstrādi, kur joprojām ir ļoti kvalitatīva. Viņi nav jāatjauno katru gadu, un viņi noteikti kalpo vairākus gadus. Tad, jā, mēs uzsākām šogad vasaras vidū šo te akāciju, un pieraksts mums bija līdz janvārim. Tātad līdz 26. gada janvārim cilvēki uz šo apstrādi pierakstījās par šo te akācijas cenu 595 eiro ar PVN. Bet tagad mēs esam nolēmuši pagarināt šo akāciju līdz nākošās vasaras vidum, tātad vēl 3 mēnešus. Tad, ja jūs interesē šādu kvalitatīvu 2 slāņu pretrūsas apstrādi, tad zvaniet uz Ulbruks servisu vai zvaniet uz Pļauniekiem, uz mūsu otru servisu, kur jums visu pastāstīs. Varēsiet savu mašīnu arī parādīt, kā viņi izskatās, vai viņi ir piemēroti šai 2 slāņu apstrādē. Es teikšu, ka pilnīgi visas jaunās mašīnas ir piemērotas, kuras tikko kā brauc pa taisno no salona. Arī mašīnas, kuras nav ļoti sarūsējušas, ir piemērotas. Savukārt tām mašīnām, kurām jau ir rūsa, teiksim, 10 vai 11 gadu Latvijā, tur ir piemērota mūsu 3 slāņu pretrūsas apstrāde, kur vispirms ir jānotīra rūsu. Un tas, ja šī apstrāde aizņem 3 dienas, tad 3 slāņu pretrūsas apstrāde aizņem nedēļu, reizēm pat 2 un pat 3, ja ir jāveic kaut kādi metināšanas darbi. Un jā, tātad, ja vēlies veikt šo te 2 slāņu pretrūsas apstrādi par 595 eiro pie Autospec LV, tad tev ir jāpierakstās, dotajā brīdī pierakstu veicam jau uz februāri. Tad 26. gada februārs ir tas, kad var sākt. Jā, visi grib tieši šo ziemu vēl paspēt un tā tālāk.
nekas nenotiks, ja tu vēl šo ziemu tā pabraukās, un tad februārī mēs te uztaisīsim, būs pa pirmo zorti. Protams, ja ir pilnīgi jauna mašīna un gribas, tā lai uzreiz un šogad, un tad man ir Aivim jāuzprasa, vai ir kaut kādas iespējas pierakstīties, tā teikt, un gaidīt, varbūt, ka kāds neatbrauc. Un tad mēs veicam zvanu, un tu vari atbraukt ātrāk. Vai man jāuzprasa Aivim, ko viņš teica? Jā. Ļoti skaisti teica. Tā var vai tomēr jāpierakstās? Protams, var zvanīt. Brīžiem atbrīvojas kāda vieta, kā cilvēks atsakās, tad mēs no rindas beigām varam cilvēku paņemt. Tā cilvēka vietā. Bet tie pārējie, kas gaida rindā, tie jau arī tā ir pierakstījušies, ka viņi gribētu ātrāk. Jā, mēs sazvanām vienmēr klients, piedāvājam ātrāk. Ir citi, kas nevar, ir citi, kas var. Tā kā bieži vien ir neizklausās baigi pārliecinoši. Es domāju, ka būs jāpagaida rindā līdz februārim, vai ne? Tagad jā, līdz februārim. Viss janvārs ir pilns, bet droši var zvanīt un pierakstīties uz februāri. Jā, un tikai 595 eiro. Akācijas cena. Un visi laimīgi. Protams, mēs laimīgi, klients laimīgs. Tas pagaidām viss. Lai labi ripo!